16. gada 12. klases valsts eksāmenis matemātikā. Divi uzdevumi par logaritmiem. Ceturtais. Nevienādība logaritms pie bāzes 0,5 no x ir lielāks par logaritmu pie bāzes 0,5 no 3. Ir ekvivalenta nevienādības sistēma. Un kurš no šīm sistēmām ABCD ir pareizais? Sāksim ar to, ka logaritms zemlogaritma izteiksme. Zemlogaritma izteiksmē jābūt pozitīvai. X lielāks par 0. Skatāmies, x lielāks par 0 ir A un C gadījumos. Tālāk. Ja mums bāzes abās pusēs, nevienādības abās pusēs ir vienādas, tad mēs it kā drīkstētu rakstīt x ir, ja būtu vienādības zīme, mēs varētu rakstīt vienādības zīme, bet tagad stop par nevienādības zīmi. Tad, kad bāze ir mazāka pa 1, no 0 līdz 1, tad nevienādības zīme ir jāmaina uz pretējo pusi. Ja bāze būtu 2, logaritms pie bāzes 2, logaritms pie bāzes 2, tad nevienādības virzienu atstājam uz to pašu pusi. Un kur mums ir šāda atbildīta, meklējam x mazāks par 3, x lielāks par 0, atzīmējam atbildi C. Tagad 5. uzdevums. Logaritmu summa, logaritms pie bāzes 2 no 10 plus logaritms pie bāzes 2 no 5 ir vienāda ar. Ar ko viņi ir vienādi? Skatāmies, jau jaunajā formula lapā, kur mums ir logaritmu īpašības. Šobrīd jau mēs drīkstēsim izmantot visas formulu lapu visu laiku. Logaritms pie vienādām bāzēm no logaritmu summa. Ko ar šo logaritmu summu var darīt? Tas būs logaritms pie tās pašas bāzes, un šo zemlogaritmu izteiksmi sareizinam x reiz y. Ejam atpakaļ uz mūsu uzdevumu. Tad logaritms pie bāzes 2, un no summas mēs tiekam vaļā šīs zemlogaritmu izteiksmes sareizinot. Un kur mums ir logaritms pie bāzes 2 no 50? C atbilde. Tā mēs risinām ātros logaritmu uzdevumus. Protams, varētu rēķināt ar kalkulātoru, bet tas būs ilgāk.